Šajā epizodē Roberta, uzmanies, es esmu nācis uzvarēt. Es nenācu tērēt savu laiku. Visur, kur es esmu, seju, lai uzvarētu. Tu stāstīji to pašu stāstu, ka tur bija tas armīnēs? Jā, Kaut kāds viņam asins nāca no sāniem. Jā. Man liekas, man nepareizi ir. Nu, redzēsim. Jo! Laipni lūgti šovā īsts vai neīsts. Pie manis nāks divi draugi vai kolēģi, kas kaut kā savā dzīvē ir tikušies. 10 jautājumi un 10 dažādas tēmas. Bet ir tikai viena pareizā izvēle. Īsts vai neīsts. Par katru pareizu atbildi dalībniekiem krāsies punkti. Spēles beigās noskaidrosim, kurš tad ir attapīgākais no draugiem. Es esmu Liepa, un ar mani šodien studijā Roberts un Lukas! Ej! Un piedzimējamies šeit, es kā Stjuarts norādu. Man sauc Roberts Blūms, es spēlēju basketbolu, studēju Amerikā. Mani sauc Lukas Gārtmans, es nodarbojos ar sportu, spēlēju basketbolu un paralēli nodarbojos ar uzņēmējdarbību. Brīvajā laikā es nodarbojos ar saturu izveidi arī. Mēs esam čomi, diezgan labi draugi. Jā, un tagad mēs esam vieni no labākajiem draugiem. Mēs iepazināmies kaut kā Instagramā, viens otram piesakojām un tad kaut kā sākām runāt. Man ļoti interesē tas, ko viņš dara, par uzņēmējdarbību un tā, un tad viņam par basketbolu vairāk, kas viņu spēlēm savām uzaicināja, ka es spēlēju pie VF Rīgas pagājušajā gadu, un tā mēs izveidojām to saikni, un esam baigi ļoti tuvu tagad kļuvuši. Tēmas man labāk padodās, es nezinu, varbūt kaut kas saistīts ar mākslīgo intelektu, varbūt kaut kas ar uzņēmējdarbību. Es domāju, man lielākā priekšrocība ir, ka es varu būt varbūt neparedzams nedaudz. Robertam labāk padodās kaut kas par sportu, īpaši par basketbolu. Kā jūs jūtaties gatavi? Ir spēles gars, veselē, viss? Vienmēr gatavi. Ok, nu tad es domāju, ķersimies pie pirmā jautājuma. Roberta, uzmanies, es esmu nācis uzvarēt. Es nenācu tērēt savu laiku, visur, kur es esmu, seju, lai uzvarētu. Tā kā es to arī izdarīšu šodien. Uztaisim selfiju. Jūs jau nesat svešinieki ar sociālajiem mēdījiem, vai ne? Jums tā ir diezgan tuva tēma. Diezgan tuvu, jā, tā varētu teikt. Jā? Sabi tādi, kaut cik atpazīstam sociālajās mēdījās. Ir dzirdēts kaut kur sociālajā mēdī, jā? Tu veido saturu, tu biznesi, ja? Tu tur tā... Kaut kas ap to, jā, tur ceļojumi, jā, kaut kas par uzņēmējdarbību, kaut kas par vispār dzīvi un tur tā. Tā jums jāmin, vai tā ir īsta bilde, kas atrodas jūsu draugu sociālajos medijos vai neīsta? Tā. Tev šķiet, ka Lukasa bildi kaut kas tur nav kārtībā? Man liekas, viņam nav tāda bilde. Vai tas vispār ir Lukas? Tas varētu būt arī cits kaut kāds čelis ar... Viņam tur baigi mata tajā bildē, bet man liekas, viņam nav tāda. Jā, skaidrosim, vai tu esi izdomājis pareizi. Kā ta tur ir? Tomēr īsta. Lukas, kur tu tā ir Itālija vai? Tā ir Itālija, jā. Roma. Kā tu atbildēji, ka tā ir īsta, bet tā ir neīsta? Jo reku tur ir izmainīta arka. Tomēr Robertam nebija Es pats nepamanīju vispār. Viņš liekas arī domāja, ka īsti. Mirkļbirka Latvija. Vai šādi izskatījās pirmais reāli izgatavotais Latvijas karogs? Tā kā attēlots bildē. Vai tas varētu izskatīties pirmais reāli gatavotais Latvijas karogs? Uz 3-2-1. Uz 3-2-1. Jums jau ir atbildes? Man jau ir atbildes, es jau uzreiz atbildēju. Ok, 3-2-1. Neīsts. Kā tā ir? Tas ir īsts vai neīsts? Nav. Īsts? Nopietni? Īsts? Jā. Likās kaut kad vēsturē stāstīja, ka vispār Latvijas karogs kādreiz bija balts. Tev stāstīja to pašu stāstu, ka tur bija tas armīnēs? Jā, viņam asins nāca no sāniem. Jā. Nē, bet šis bija pirmais izgatavotais. Tas, man liekas, tāds izgatavoties. Jā. Tāds oficiālais. Tas bija 1916. gada otrajā pusē. Tas tika izgatavots un saglabājas arī līdz mūsdienām. Tā saule simbolizē cerību un nākotni. Tāda spēcīga ideoloģija. Eksperiments. Priekš trešā jautājuma mums tāds zinkārīgs puika Emīls ir sagatavojis mazu video, kur viņš veidos eksperimentu. Esat gatavi noskatīties? Esam gatavi. Aiziet! Čau! Gan jau esi redzējis šo eksperimentu. Bet vai apgalvojums, ka es varēšu ielikt veselu olu pudelē, ir īsts vai neīsts? Draugi, kā jums šķiet, vai Es esmu gatavs. veselu vārītu olu var ielikt? Vārīt olu? Jā.
vai viņu var ielikt pudelē. Okay. Gatavi? Jā. 3, 2, 1, rādam kartītes. Īsts. Emīl, pastāst, kā tur ir. Pamēģināsim. Tātad es pudeli un olu nododu asistentam. Paņemu lapiņu. Aizdedzinu to. Ielieku pudelē un uzlieku olu pa virsu. Tadā! Pēc degšanas spiediens pudelē ir mazāks par atmosfēras spiedienu, un tāpēc ola tiek iespiesta pudelē. Tadā! Nu, jūs tādu eksperimentu esat teikuši? Pats neesmu veicis, bet es esmu redzējis, ka tā cilvēki dara un ka tas ir iespējams. Jā. Tu pats brīvi vēl kā skaties eksperimentus, vai? Nē, kaut kad senāk, kas bija tāds mazāks, tad es biju redzējis šādu eksperimentu un kaut kā atcerējos. Ģeogrāfija. Jums būs jāatmin, vai šis sarkanais punktiņš kartē ir zvejniekciems. Vai šis apgalvojums? Es gatavs 100%. Jā? Jā. Oh, wow, ok. Nu, iepriekšējos jautājumus arī bija gatavs 100%. Šī no 100% būs pareizi. Nu, Jā, būs. priemini savus vārdus. Priemini savus 100%. vārdus. 3, 2, 1. Īsts, neīsts. Ok. Pagaid, noskaidrosim, kurš var atbildēt pareizi. 100% neīsts. Tas ir pie saulkrastiem. Neīsts. Jā, man jau tieši pretēji. likās, tieši. Es zināju. Jā, tas sarkanais punktiņš bija mērsraksts. Robotu laiks. Jums būs jāatmin, vai redzamais attēls ir mākslīgā intelekta veidots vai īsts. Kā? Grūti pateikt, bet nu. Ir, jā. Tas mēs tieši runājam, ka mākslīgais intelekts tagad ir tik attīstījies, Tik attīstīts, ka pat nevar reāli Jā. atzīt, kāda bilde ir īsta un kāda neīsta. Jā. Vai kāds video ir īsts un kāds neīsts. Tas pat ir diezgan baisi, jo var izveidot visādus video, kur pat ar cilvēkiem Jā. paņem kaut kādas slavenības, tur prezidents kaut ko, un viņiem tur liek Jā. pateikt kaut ko, ko viņi vispār nav teikuši. Tā ir, jā. Diezgan baisi. Neīsts. Ok, vai tā ir mākslīgā intelekta veidota bilde? Tieši tā. Tad jums tomēr ir tāds, ka jūs varat redzēt tās atšķirības. Mazliet, ne? Nu, kaut kā, jā. Kurš ir viltojums? Nu, acis vaļā. Ko jūs sakat par šo? Tā. Jums ir jāatmin, vai uz rozās paplātes ir īsts vai neīsts gurķis. 3, 2, 1. Atšķirās. Neīsts, īsts, nu, ejam pačakot. Ejam paskatīties. Nu, jūs gribat pačamdīt viņu? Pats. Īstais, ka šitais ir īsts. Jā? Nē, man liekas, man nepareizi ir. Nu, redzēsim to. Labi. Nu, šī. Es zaudēju. Jā. Beidzot. Tāpēc es nezinu, kā jūs apmuļķot tas gurķis, jo viņš izstāsta tāds. Tas izstāsta kā nē, kaut man kāds liekas, klases maitrības projekts. No otras puses izstāsta, ka tas tāds dabīgs. Tāds, Nu jā. Audzēts siltumnīcā Likās, un jā, likās, ka tas tāds īsts. Man arī Jā. tas tik ilgi domāju, es sāku Jā. atbildēt, ka tas ir neīsts. Paskat, gurķi jūs Yes. apmānīja. Klikšķi un lomakas. 7. jautājums būs par mediju pratību un ziņu virsrakstiem. Jums būs jāatmin, vai šī ziņa ir īsta vai neīsta. Tā, 22 upes un 800 km. 2 jaunieši ar laivām šķērsos visu Latviju. Tā, tur ir autori. Latgales reģionālā televīzija. šis tik grūti ir. Šitais Es nezinu. Es zinu, 9. aprīlis kokiem lapas nav. Bet varbūt tā bija laba doma pievērst tām detaļām. Bet tās detaļas ir diezgan pareizas, es teiktu. Nu, tā kā, 9. aprīlis, nu, Jā. lai gan 3, 2, 1, parādam kartītes. atkal. Jūs kopā šo spēli Es spēlējat. teicu, ka neatbilst. Man liekas, teiks Es īsti. teicu, it kā Jā, atbilst, teicu tad atbilst. sapratu, es tā padomāju. Tad kaut kā mainījās. Nu, paskatīsimies, vai viņiem ir taisnība. Tā ir īsta ziņa. Jā, jo tā bija laba doma, sekot līdz tām detaļām. Jā, nu, Jo tā redzi, kā tur ir izstāsta viss tā ticam, bet, zin kā, Nu, es nezinu. jā, jo reku tur ir norādīts gan šīs ziņas autori, gan datums, laiks, Jā, vieta. jā. Ir konkrēti personāži, kas tur Klāvs un Pēters devās Jā. ceļojumā. It kā viss jāsakrīt. Ātrāk, stiprāk, gudrāk. Vai uz visām golfa bumbiņām ir vienāds bedrīšu skaits? Vai šis apgalvojums ir īsts vai neīsts? Okay. Uz oficiālajiem. Tā kā ir runa tā kā par oficiālām golfa bumbiņām tieši. Jā, Liekas, ka nav atšķirība. par golfa bumbiņām. Nu, Viss golfa mumiņas. Nu, toreiz golfu jau ir spēlēt, tad nezinu, ko. Nu, labi. Nu, nē, golfa Nē, bumbiņa, kā? ko izmanto golfa jā. spēlēs. Ok. Nu, man jūs, diemžēl, ir jābēdina, bet tas ir neīsts fakts. Bedrīšu skaits var atšķirties no 300 līdz pat 400.
kultūra. Spēle līdz šim ir bijusi ļoti saspringta, un mēs esam nonākuši pie 9. jautājuma. Kultūra. Varētu būt labs. Un es redzu tās pasteles, varbūt kaut kas ar tautsdejām saistīts. Tu esi dejojas tautsdejas? Ne, man māsa dejo tautsdejas, tāpēc, un māma arī dejoja agrāk, tagad es varētu kaut ko zināt. Ok. Bet šis jautājums nebūs par tautsdejām. Šis jautājums būs par Latvijas zīmēm. Tad jums ir jāuzmin, vai attēlā redzamā Latvijas zīme, kuru ir atveidojuši dejotāji, ir Austras koks. Okay. Ja, varbūt jums jāpadomā, kā. Es zinu šo zīmi. Es vienkārši mēģinu atcerēties nosaukumu, kā viņai vēl varēja būt. Nopietni zinu šo zīmi? Es zinu, es redzēju. Es nezinu. Jo redz, tā kā tur tas kvadrāts, kas no ārpuses, viņš neiet līdz galam, tur paliek nedaudz, pirms viņš pieskarās. Ir tā zīme, kur iet tas tur, un man pie mājas stāv tieši, bet es nezinu tā nosaukumu īsti. Vai tas ir Austras koks, vai tas nav Austras koks? Bet koka neizstās baigi. Vai būtu tāda loģika jāiet? Varbūt. Kas lai zina? 3, 2, 1. Beidzot esmu. Un kā tad ir? Vai tas ir Austras koks? Yes. Jā. Neizstās bez koka. Es saku tā kā, es zināju, ka liks neīsti, man bija jāiet kaut kāds izdzini. Kaut kas jāpamaina. Jā, attēlā redzamais ir ugunskrusts, jeb pērkona krusts, un tas simbolizē uguni, spēku, enerģiju un kustību. Jā, tas izstās drīzāk bez koka, ne? Jā. Bet nevar zināt tām zīmēm citais. Jā, tam es piekrītu, tāpēc es teicu, ka šis būs tāds diezgan grūts. Melu kaste. Tātad klāt ir 10. spēle, kas saucās Melu kaste. Es jums iedošu kartītes, uz kurām jūs uzrakstīsiet, cik punktus jūs esat gatavi likt spēlē no līdz šim iegūtajiem. Robert, tu līdz šim brīdim esi ieguvis veselus 2 punktus. Yes, tas ir labāk nekā 1 punkts, kā 0. Bet visām var mainīties. Okay. Pilnībā var mainīties. Lukas, tev līdz šim ir iegūti 5 punkti. Tā kā vesela puse. Izdara tā, lai interesanti. Tā, lai pēdējā vai tā, lai interesanti. Kas neriskētas nevinnē? Jā. Kas neriskētas nevinnē. Man liekas, tāpat. Kas neriskētas nevinnē. Man liekas, tāpat vinē. Tad lietas viss 5. Tad viss 5 lietas. Tā, jūs man varat atdot aploksnītes. Kurš no jums vēlas sākt pirmais? Kā saka, Lukasam vairāk punktu, tā kā ļaušu viņam sākt. Lukas, tu pirmais stāsti Robertam, kas atrodas vai neatrodas tavā kastē? Manā kastē ir daudz tādas atslēgas, rītīgi daudz. Apmēram cik, tu teiktu? Daudz. Un tur ir tikai atslēgas? Nē. Kas tur vēl ir? Tur ir vēl mašīna, kāda marka, es nezinu, bet mašīna. Maza mašīnīte vai? Maza. Spēļu mašīnīte? Jā, es izvēlos teikt taisnību, tāpēc es nezinu, nemāku baigi melot. Es tā domāju vismaz. Arī negribēs Robertam, draugam, čomam melot. Kas tev ir? Atslēgas, mašīna? Tur iekšā brauc kāds džekiņš. Tajā mašīnā Jā, sēž? tur actually sēž iekšā. Kāda figūra. Cilvēks, vīrietis. Aha. Tāda liela bumba, kur ir iekšā krāsainas tādas mazas bumbiņas, nezinu, košlans kaut kas tāds. Es domāju, beigsim Lukasu pratināt. Un tagad, Robert, ir tava kārta ielūkoties savā kastē. Labi. Un stāstīt patiesību vai melot Lukasam. Kas manā kastē? Jā. Daram tā. Es tev teikšu taisnību. Kas manā kastē. Man ir nauda banknotes un figūriņa zelta krāsā. Vai ja es melotu, tad varbūt viņš uzķert, ka es kaut kur citreiz raustos vai kaut ko domāju, vai vēl sliktāk, ja es būtu sajaucies tajos melos, tad viņš 100% zinātu. Naudas, kāda iespēja, ka nauda? Labi, es laikam pieņems lēmumu. Ja? 3, 2, 1. Tā. Ko jūs tik nopietni izskatāties? Sasprings moments. Šī ir tikai spēle. Es ceru, ka jūs draudzību neizjuks uz šī pamata. Protams, ka nē. Robert, sāksim ar tevi. Sākam. Tātad līdz šim raundam spēlē tu biji ieguvis 2 punktus. Jā. Tu vari pagriezt kasti, parādīt Robertam. Es teicu patiesību. Jā. Ieraudzīju kasti, es esmu tik neapmierināts. Tomēr kaut kāda... Redz, ir končis kaut kāds. Tāda čalītas brauc mašīnā. Jā. Atslēgas, daudz atslēgas. Tā kā tu paliec ar 0 punktiem. Bet mums vēl jānoskaidro, ko darīja Lukas. Lukas, līdz šim spēlē tu biji ieguvis 5 punktus. Jā. Un savā kartītē tu izvēlējies izspēlēt 0. 0?
Tā, un tu uzminēji pareizi, jo Robert parāda kasti. Nu, jā. Tu stāstīji taisnību, patiesību. Ei, tu nav. Reāla nauda. Reāla nauda. Redz, Lukas es arī nemeloju. un Robert, man jums ir mazas saldas dāvaniņas. Un šeit, Lukas, es tevi apbalvošu kā īsts vai neīsts šīs kārtas uzvarētāju. Ok. Aplausi! Robert, jāpriecājas par savu draugu. Nē, nu, es arī aplaudēju. Es esmu priecīgs par viņu, ka viņš uzvarēja. Savādāk es basketbolu vienmēr viņu innēju, tā kā, nu, ka lai viņam tas prieks ir uzvarēt. Cerams, ka nebūs caurums. Gan jau nebūs. Šis tev arī ar godu jānesā. Godīgi sakot, es jau sagaidīju šādu rezultātu. Kā jau teicu, mums abiem ar Robertu diezgan laba loģiskā domāšana. Tāpēc likās, varbūt, ka būs nedaudz tuvāk spēle, bet nu, kaut kā beigās sanāca uzvarēt. Aplausi! Kā tu jūties kā uzvarētājs? Forši sajūtas. Jā? Forši uzvarēt. Kā jau vienmēr uzvarēt. Kā jau vienmēr? Jā. Nav kā Go vienmēr. big or go home. Nu, basīties Robertu noteikti zaudēt. Nē, Kā jā. Tad nākamo kārtu taisim basīšu lauku. varam, jā. Jā. Sarunāts? Nav slikta ideja, ne? Jā, nav slikti. Daudz ko iemācījos šodien, jā. Es ceru, ka skatītāji jūs arī kaut ko no šodienas iemācījāties. Paldies, ka skatījāties! Es biju Liepa, ar mani kopā bija Roberts un Lukas. Čau! Tā. Lai jūs varat pamāt arī visām mamām, kas jūs skatās, visām draudzenēm, draugiem. Tā. Nu, bija grūti tie jautājumi, manuprāt, tur kaut kā es visu laiku centos apiet apkārt tam jautājumiem, vajadzēja varbūt domāt vairāk tā loģiskāk. Nebaidies sākt, galvenais nebaidies riskēt, uzņemies riskus, jo bez riskiem nav uzvars. Paldies, ka skaties. Šeit ar jums kopā bija Roberts. Paldies, ka skaties, un noteikti neaizmirst piesakot šim kanālam. Peace out!